Jau 29. februārī Lidls kaut kāds atverās. Un pirmiem 3 cilvēkiem būs dāvana kartes 30 eiro. Tāpēc mēs viņus tagad ejam iegūt. Pulkstenis ir... Cik ir pulkstenis? Pulkstenis ir... Raši pēc 10 minūtēm būs 29. februāris. Mums jāgaida līdz 7:30. Visi sevi, mēs vienīgi esam. Ir 12, es domāju, ka jau būs kāds jau atskries, bet par laimi neviens tam. Tikai mums ir jau jānosargā tā vieta. Nu, tagad Rauna 12 ir. Rauna 12? Nu labi, viņas atnāca agrāk. Un... Tu teici 11:50, čalis jau atvilgās. Jā, kaut kā tā bija. Un jā, viņam bija ķeblīts un termos. Es viņam uzdāvināju... Viņam interviju paņēma. es viņam uzdāvināju krēslu, ķipa tādu makšķinu krēslu, kur var sēdēt. Viņš bišķiņas aplīs, viņš izmet ārā. Būtu tagad, kur sēdēt, nevis tā uz slapja beņķa. Nu, tik slikti. Pazildināt. Jā. Līdz kā tur Lidls kaut kas tur staigā, un mēs tikko atnākām, tās dusmīgas apšapjas mums skatījās. Nu, labi, nav dusmīgs, bet jā, ir kaut kā tā. Tas staigā. Nu, parādi, kas mums tur ir. Nu, nekas. Tāda teja. 1,5, bet... Vajadzēja kaut ko ēdamu vēl paņemt. Nebija nekā ēdam. Nā, ķipam. Es izdomāju, kā es apmēram tērēšu tos 30 eiro. Es sev paņemu šaliņu, un es domāju, ka es sensīgi kādu instrumentu paņemšu. Kaut kādu tamlīdzīgu uz vecāru. Es viņam pazvanīšu, paprasīšu, kādu viņam vajag, un kaut kādu tamlīdzīgu paņemšu. Domāju, ka vispār kaut kas būs? Nu, tīpā, es domāju, ka te būs visi rajons, te apsēsti. Man liekas, mēs arī varējām nākt vēlāk. Es nezinu, kā mēs nosēdēsim līdz 7 no rīta. Nu, jā. Ja viņas atnāks un... Да, у нас карта. Ты же за этим стоишь? Ну да, у тебя Первые 3 только. Нет, не так, нет. Во-первых, не первые 3, а приехал руководитель магазина. Первые 3. Первые 3 это, в принципе, минимум. Будет ли больше, чем 3, это решается оплата. То есть первые 3 как бы 100%, а может быть и больше. Насколько больше, это им решать, как бы. Первые 3 минимум. Это сам руководитель магазина сказал. Да, потому что я спросила. У меня просто следующий месяц. Наверное, хочешь, что это как издевательство со стороны компании? С первого магазина, но мы ни разу не стояли. Не, ну понимаете, в чем дело? Они же понимают, что стоят побольше степени какие доллары. Кариш не будет. Они понимают, что где-то прикидываются, изолируют, они здесь поставят. Ну, это надо брать это с собой. Нет. Что значит? No, tikko tāds maziņš kasītis bija, ka tur viena atnāca un pateica, ka viņai jau te rinda ir no 9. Skopavjā. Pasmaidām mačai. 30. veikals. Paldies visiem. Veikals ir atklāts. Laipni lūdzam. Nu tā mēs arī bijām pirmie cilvēki. Viņš sapirkās. Nu, es sensim uzdāvināšu instrumentu. Mēs izremontējam tagad. Nu, bēniņas taisam, es priekš viņu paņēmu, jo viņam, viņš teica, ka vajag tādu instrumentu. Tā kā jā.
Bija diezgan interesants piedzīvojums, kā es teiktu. Vēl es gribēju parādīt, ka mums iedeva tādu dāvanu karte. It kā viņa, ir neparasta, nav tāda kā parastā. Tā kā vismaz būs piemiņa. Divas bildes ar mums ir internetā. Pirmajā bildē es izskatos ļoti traģiski, man pat kauns rādīt. Tā kā šeit man ir māte, aizmugurē, var redzēt šeit. Šeit un aizmugurē man ir māte un sāni ir skūti. Un tajā bildē kaut kādā tādā traģiskā leņķīs esmu. Tā frizūra izskatās tik traģiski. Es smejos, tie zobi vēl traģiskāki. Un otrā bildē normālāk izskatos. Liels paldies Lidlam, spiediet laiku, abonējiet mani kanālu. Un tā, tiekamies nākošajos video.